vienkārši maini. Protams, ir viegli to pateikt, grūtāk ir to izdarīt. Tu neuzzināsi, ja neko nemainīsi. Es gribu, lai to, ko es dodu, tas būtu maniem klientiem, tieši tiem cilvēkam, kas ir man priekšā. Ir vienkārši jāriskē, jo vienmēr ir grūti spērt to pirmo soli. Un tad, kad tu viņu paspēr, tad tu saproti, man bija bail. Jā, tagad ir diskomforts un ir jāsaprot, ka tālāk nebūs vieglāk, bet es to izdarīšu un tad tu leposies ar sevi. Kā sākt, ar ko sākt? Es pieļauju, ka tie bieži ir tie jautājumi, kurus sev uzdod ne tikai tie, kas šobrīd jau mācās sporta izglītības aģentūrā, bet arī tie, kas vēl tikai apsver domu uzsākt mācības. Pie mums šodien uz sarunu ciemos ir divas sporta izglītības aģentūras absolventas, Baiba Barkāne, sveika, Labrīt. Un Valērija Pagodinas. Sveiki. Valērija. Un šodien mēs parunāsim par tiem pirmajiem soļiem trenera darbā un cik patiesībā svarīga ir kvalitatīva un atbilstoša izglītība. Abas divas jūs esat saistītas ar kustību, ar sportu jau kopš bērnības. Cik es saprotu, Baiba, tev tie bija vieglatlētikas treniņi, jā? Jā, es atceros, sāku mācīties skolā un tad, kā parasti, mēs saprotam, kad vajag kaut kādus pulciņus. Kādam tā ir mūzikas skola, kādam mākslas skola. Man tā bija vieglatlētika. Un 8 gadus es cītīgi trenējos un sapratu, ka laikam vajag turpināt, jo jaunāki nepaliekam. Un par veselību ir jārūpējās. Un jā. Bet šobrīd tā tava pamatdarbošanās sanāk ir jomā, kas nav īsti saistīta tieši ar fitnesu. Toties paralēli tu turpini strādāt kā privātais treneris un trenē klientus. Kā tu sasaistīji šīs te lietas kopā? Kā tu līdz tam nonāci? Nav viegli, teikšu uzreiz, bet man kaut kā ļoti patīk. Es nezinu, man liekas, ka fitness un privātais treneris un vispār kā treneri, kā tādi, man liekas, viņiem ir jāpatīk tas, ko viņi dara. Protams, tas nav nekas jauns. Man liekas, ka daudz šo saka, bet man liekas tikai tāpēc, ka man patīk. Es saprotu, ka es ne tikai pati izglītojos visā šajā procesā, bet es arī citiem palīdzu. Un tāpēc arī ir viegli, un tā pašā laikā arī nedaudz grūtāk, bet kaut kā sanāk to visu balansu atrast. Tāpēc es strādāju kaut kādā savā citā jomā un paralēli arī trenēju. Un tā kā dzīvē viss. Jā. No visa mazliet. Jā. Vēl arī tavs stāsts mazliet citādāks. Tu esi fitnesa pilates un arī mākslas vingrošanas trenere, un tev atkal šis ceļš ir sācies jau kopš bērnības, un tā arī turpinājies. Jā, ļoti līdzīgs stāsts īstenībā. No pašas bērnības biju mākslas vingrotāja kādus 10 gadus, un pēc tam vienkārši mēģināju palīdzēt savam trenerim trenēt mazos bērnus. Kaut kā negribējās iet prom no tās zāles, un arī tā arī sanāca. Kādus 4 gadus es biju vienkārši kā palīgs, un pēc tam es domāju, nē, iešu tālāk, mēģināšu pati trenēt, mēģināšu pati kaut ko darīt. Atradu sporta izglītības aģentūru, mēģināju tur sākt mācīties. Ļoti labi sanāca, ļoti patika, un arī pēc tam atradu sev pilates, mācījos pie Līnes Ostrovskas, un tas tiešām katram cilvēkam jāatrod savu veidu, sporta veidu. Varbūt kādreiz tā bija mākslas vingrošana, pēc tam varbūt tas būs fitness, tagad tas ir pilates, kas man patīk, tas ir dvēselē, tas ir kaut kādām sajūtām, un tas ir, kā es varu palīdzēt citiem ar šo sporta veidu, ar šo nodarbošanos. Varbūt kādam tas ir kāds cits spēka treniņi. Skaidrs, ka katram noteikti būs tas savs virziens, kurā viņš jutīsies vislabāk, kurā viņš vēlēsies vairāk darboties, bet šeit man ļoti interesanti šķiet, ka tu minēji vēl arī, ka tu esi tā kā pēc tam gājusi jau kā trenera palīgs, un patiesībā tajā vidē tu jau esi bijusi. Jā, tev attiecīgi vajadzēja tikai pieņemt šo te lēmumu. Jā, šis ir mans ne tikai kā no darīšanas prizmas, bet es varu arī citiem mācīt to darīt. Jā. Kurš bija tas pagrieziena punkts tev pašai? Ka, jā, es varu sākt vadīt treniņus pati, un kā patiesībā sasmelties to drosmi. Man liekas, tur ir nepieciešama mazliet arī drosme un pārliecība. Protams, kad visi apkārt tev kaut ko teica, vai arī visi apkārt ir gudrāki par tevi, jo tu vienkārši zini no iekšienes, kā tas notiek. Tu zini, kā trenēties, bet tu nezini, kā trenēt. Tu nezini,
kas ir tas galvenais, lai tev būtu skaists ķermenis, lai tas būtu stiprs ķermenis. Jā, tu nezini, kā to izdarīt. Un man vienkārši no bērnības es teiktu, ka man vienkārši gribējās. Es gribēju palīdzēt kādam, palīdzēt citiem, trenēt, sajust sevi to kaut kādu dominējošu sajūtu. Jā, un tā arī sanāca. Bet, protams, apkārt, kad tev kāds vecāks vai draugi tev teica, ka jā, tev tas ļoti piestāv, ka tas būs, ka tu esi tur. Tas ir, tu esi trenere, tā kā tas ir redzams. Tu gribi teikt, ka raksturam un tomēr kaut kādām personības iezīmēm arī šeit ir pārliecināta. Jā. Vai arī tu esi uzņēmusies drosmi savā dzīvē? Jā. Pastāstīs mazliet vairāk, gada laikā pieņemt vairākus drosmīgus lēmumus. Padalies, lūdzu, ar mūsu klausītājiem. Ja tā atklāti, tad man bija dzīvē viens posms, kad man tiešām vajadzēja nepilna gada laikā pieņemt tādus diezgan nopietnus lēmumus, kas arī turpmāk mainīja to, ka es kļuvu par treneri. Tas, protams, nav tā ļoti saistīts, bet plus mīnus, es domāju, tas tāpat ietekmē viens otru. Es nepilna gada laikā aizgāju prom no vienas citas savas darba vietas, nomainīju dzīves vietu. Tad, diemžēl, sanāca tā, ka arī no attiecībām sanāca aiziet un viss tādā vienā virpulī. Un tad tu saproti, tomēr laikam, tad, kad ir kaut kāda lēmuma jāpieņem, tev ir vajadzīga tā drosme. Un tas beigās tomēr pie kaut kā laba noved. Un kā tev šis viss transformējošais posms dzīvē saslēdzās ar to impulsu? Jā, es būšu trenere. Laikam tāpēc, ka man patīk riskēt. Es saprotu, ka man ir daudz draugi, kas saka, man nepatīk šitas. Es saku, maini. Un es to saku nevis tāpēc, ka es esmu gudrāka par visiem, bet es to saku, jo es to pat esmu darījusi. Un tad, un tu saproti, ka vienkārši maini. Protams, ir viegli to pateikt, grūtāk ir to izdarīt, bet tu neuzzināsi, ja neko nemainīsi. Jā, tur es tev pilnībā piekrītu, ir mazliet jānoriskē, un tad ir divi varianti. Vai tas risks atmaksāsies, es domāju, tur jūs man abas piekritīsiet, vai arī tev būs brīnišķīga pieredze, no kā mācīties, un tādi pamata soļi, uz kā pamata arī turpināt. Labi, sākuma soļi, savas izvēles, lēmumi, vide, kurā jūs esat iespējams vienkārši ļoti nomainošas dzīves pieredzes, bet kas tad ir tie pirmie soļi paša treneru darbā? Tu šobrīd, Baiba, apvieno pilnas slodzes darbu citā jomā, privātie treniņi. Kas ir tie tavi knifi, kā tu vispār savus klientus sev piesaisti? Es domāju, tas interesē ļoti daudziem mūsu klausītājiem. Kas ir tas, kas tev nostrādāja? Kā sākt? Es šo jautājumu uzdevu pati sev. Tas ir labs jautājums. Kad es pabeidzu sporta izglītības aģentūru, man nebija neviens, kas uz šo jautājumu atbild, diemžēl. Un tad man nācās, kā jau visās mūsu dzīves jomās, mācīties no kļūdām. Es sapratu to, ka es pa lielam trenēt varu tikai darba dienu beigās, vai arī veltīt savu brīvo laiku, kas ir sestdiena, svētdiena. Un es izvēlējos trenēt darba dienu beigās. Sapratu, ka šis strādā tiem cilvēkiem, kuriem arī ir tāds pats darbs kā man. Un viņi ir gatavi darba dienu beigās veltīt šo stundu, lai attīstītu sevi, lai pamēģinātu kaut ko jaunu, lai nāktu uz treniņiem. Bet, godīgi sakot, man joprojām nav tādas zelta atslēgas, kā ir vislabāk. Es joprojām cenšos atrast klientus, joprojām cenšos saprast, ka mēs esam ļoti, ļoti dažādi. Viens, ko es esmu iedomājusies, un pavisam cits, kas vispār nestrādā. Un nav viegli, bet es domāju, ka mūsdienās, protams, sociālie tīkli ir jābūt super, super aktīvam. Es tāda nebiju. Es pat nezinu, kāpēc. Laikam tāpēc, ka es pēc dzīves neesmu tāda, viss tagad sociālai tīkli, visu laiku būšu tur, visu laiku likšu postus, storijus. Un tad es saprotu, ka šis laikam ir tas, kas man nedaudz pieklibo.
trenerim ir jābūt sociāli aktīvam. Saku to kā digitālā satura veidotāja un fitnesa trenere. Mīļie kolēģi, ieklausieties, jo mēs esam patiesībā savas vizītkartes. Un šobrīd, kā tur bija, tevis nav Instagramā, tevis vispār nav. Ja tu to nerādi Instagramā, tad tu to nesi darījis. Valērija, kā tev vide, kurā tu biji, jau bija tāda tomēr, es teiktu, auglīga? Tu varēji iegūt atsauksmes, kaut kādus ieteikumus, jau klientu bāzi patiesībā. Cik liela nozīme bija tam, ka tu nodarbojies jau pati kā mākslas vingrošana trenera palīgs, un tad attiecīgi, kā tas tev palīdzēja piesaistīt tos savus pirmos klientus? Protams, forši, ka jau vide, kur es biju, tur bija savi klienti, un es vienkārši atnācu kā vēl viens treneris, lielajā uzņēmumā, arī mazajā studijā. Tur bija jau savi klienti, vienkārši vispirms bija jāaizvieto to treneri, kas aizgāja, piemēram. Cik labi. Nekāda nejaušība nav, vai ne? Bet tik un tā. Es atnācu, pilna zāle. Labi, jāvada treniņu. Es neatceros savu pirmo treniņu. Es neatceros vienkārši savu pirmo treniņu. Es biju tik iedziļināta tajā procesā. Man bija tik svarīgi visu paskatīties, atzīmēt, neko lieku nepateikt, ka tas, protams, kaut kāds ārprāts iekšā bija, bet pēc tam jau cilvēks atnāk pēc jūsu enerģijas, kāds tu esi, un tā veidojās mana pirmā bāze, jo pēc tam cilvēks atnāk un viņš tāds, es jūtos labi pēc tava treniņa, vai tas ir tik pozitīvi, es arī pēc tam esmu pozitīvs. Tas ir forši, tas ir, kāpēc cilvēks atnāk pie tevis. Tā arī veidojās pirmā bāze, un pēc tam jau sociālie tīkli sāku vadīt aktīvi, un tā arī, tas pie kā vajag vēl piestrādāt, es domāju, jo kā tu jau pateici, tas ļoti svarīgi šobrīd mūsu pasaulē, kad ir 1000 treneru, un kad ir viens, kurš vada sociālos tīklus, es kā klients paskatīšos, ko viņš tur dara, kāds viņš ir. Un man jau nav tik stresaini nākt pie viņa. Bet, manuprāt, tu pati esi brīnišķīgs piemērs, tu nepazaudēji savu autentiskumu. To savu odziņu, tu teici, pilnā zālē, tu ienāc, tas, man liekas, ir grūti aizvietot. Patiesībā tu ienāc kāda cita grupā, kur cilvēki nāk jau ar savu, rādi, ko māki, vai ne? Bet, kad tu tomēr saglabāji to savu patieso esību un bija tāda, kāda tu gribēji būt, un tāpēc arī tie cilvēki pievalkās pie tevis, un attiecīgi arī sociālos tīklos, manuprāt, nevajag uztaisīt sevi par kaut ko pilnīgi citu, jo tās maskas ātri krīt. Cilvēkiem vajag to tavu īsto garšiņu. Bet, Klau, Valērija, tev sanāk, ka bija tā kā prakse pirms teorijas. Mazliet pieskarsimies arī izglītības tēmai, protams, jo mēs tomēr par šo treneru izglītību kā tādu lielu pamata akmeni arī runājam. Cik viegli bija uzsākt mācības teorijas ziņā, ka tev jau bija kaut kāda zināma prakse, pieredze, un vai tā, es teikšu vienkāršiem vārdiem, vai skaņa ar bildi gāja kopā? Dažreiz nē. Dažreiz tas palīdzēja, jo es jau zināju, kā klienti uzvedās. Es zināju, kādas kļūdas visbiežāk ir. Tāpēc, kad pasniedzēja teica, ka tūlīt tur viņš izdarīs tā vai nepareizi, es jau zināju, ka tā arī būs. Es jau redzēju šo attēlu. Tāpēc tas gāja ļoti labi. Man bija interesanti, jo es jau strādāju, jo es jau zinu, kas man būs ļoti vērtīgi. Anatomijas vienkārši tikai mācījos, un man bija tik interesanti, katrs solis man bija nepazīstams, jo šo zinību man nebija. Ja? Bet nav tā, ka tev sanāca tikai dzirdēt to, ko tu jau biji pirms tam dzirdējis, vai redzējis arī jaunas zināšanas, tomēr nāca klāt. Un tas tik ļoti visu kopā iederēja, viens papildināja otru, jo tu jau mācies un tu jau strādā, vajag pielietot
to, ko tu jau iemācījies, tur psiholoģija ļoti labi iederējās. Jā, tāda mozaīka, kas beigās saliekas kopā, pat ja kaut kādā brīdī varbūt kāds no gabaliņiem vēl tāda neatrisināta mistērija. Baiba, tev, cik es saprotu, bija svarīgas attālinātās mācības, neklātienes mācības, lai tu varētu savienot to ar savu dzīves ritmu. Kas tieši bija tas, ko tu ieguvi visvairāk mācoties sporta izglītības aģentūrā, un tie galvenie lielākie plusi, kurus tu varētu uzskaitīt un padalīties? Man liekas, ka tad, kad mēs kaut ko iemācāmies, mēs kļūstam pašpārliecinātāki. Jo tad, kad tu iemācies to, ko tu nezini, tu vari būt pārliecināts, ka tad, kad būs tā situācija, kurā tu tiksi ielikts, ka tu jau zini, ko sagaidīt, tu zini, ko no tevis prasīs, un man liekas, ka es iegūšu šo pārliecību, ka tas, ko es esmu iemācījusies, ka tas tiešām noderēs. Jo, kā jau mēs zinām, internets ir pilns ar visādu informāciju, un tad, kad tev ir, tā kā, piemēram, šī sporta izglītības aģentūra, viņi tev iedod šo te informāciju, kas tev tiešām ir vajadzīga. Un tu vari būt pārliecināts, ka tas tiešām tā strādā, ka tas tiešām tas, ko tev iedod, tas noderēs, un ka tas tiešām ir ļoti, ļoti vērtīgi. Es laikam vēl pat mazliet arī atsaucoties to, ko tu tikko teici, varētu atgriezties pie mūsu iepriekšējā temata par sociālajiem tīkliem. Es jūs abas divas klausos un vēroju, un es teikšu tā labāk. Sociālos tīklos klusāki, zinoši speciālisti, nevis ļoti skaļi pseidospeciālisti, bez zināšanām, bez izglītības, bez tādiem pamatotiem faktiem, uz kā balstīties. Jā, jo tā, man liekas, arī ir tāda ļoti liela problēma mūsdienās, un man ir prieks, ka jūs abas kā zinoši speciālisti tomēr arī balstaties zinātnē, nevis tikai tādās skaistās bildītēs. Par šo tēmu gribu pateikt, ka dažreiz tu tik daudz apšaubi, ka tu gribi likt kaut ko, tur nezinu, vingrojumu vai ko, un tu vienkārši 300 reizes pārskati, pārdomā, vai tas ir pareizi. Jo es domāju, ka par tādiem treneriem, kā tu teici, kuriem varbūt nav izglītības, varbūt viņi neapdomā, tik daudz. Viņi vienkārši liek to internetā, bet kad tu jau zini kaut ko, tu jau neesi pārliecināts, ka tu to zini. Kā tur bija, jau vairāk es zinu, jau mazāk es saprotu. Jā, tieši tā. Vai tu esi noteikti tāda salīdzinoši perfekcioniste? Jā. Vai ne? Bet kļūdas ir tās, kas dod tev vietu lielākai izaugsmai. Man liekas, ka tu gribi arī lauzt stereotipus darbā ar saviem privātajiem klientiem. Vai tā ir? Jā, tā ir. Man bieži ir nācies saskarties ar to, ka cilvēks nāk uz vienalga uz sporta zāli, uz grupu treniņiem, un ka viņi vēlās šos lielos muskuļus, es nezinu, tur ļoti, ļoti skaistu augumu. Bet nē, tas ir labi. Tā kā visam ir vieta būt, bet man ir svarīgi, lai cilvēks ir vesels. Es cenšos sākumā cilvēkam iemācīt justies labāk, ja, piemēram, es nezinu, tur, piemēram, muguras sāpes ir bijušas, tad mēs trenējam šos te dziļos muguras muskultūru, lai stiprinātu muguru. Un tad, pēc kāda laika, es saprotu, ka pienāk pie manis klients un saka, klausies, man vairs nesāp mugura, viņa palikusi stāvoklī, piedzemdējusi bērniņu, teikusi, ka man visu grotniecību nesāpēja muguru, jo mēs trenējām muguru. Jā, vai viņa vēlējās skaistāku augumu tūlītu un uzreiz? Jā, bet vai šīs te muguras sāpju neesamība viņai palīdzēja grūtniecības laikā? Jā. Es arī vairāk uz šo tā kā balstos. Vienotā veselumā skatīts. Jā. Super, tas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi. Un tu savukārt, Valērija, arī visu laiku mācies un pilnveido savas zināšanas, lai tu nepaliktu tādā vienā diezgan šaurā zināšanu lokā. Kas tev ir svarīgi, es teiktu, tādā tuvākā, tālākā nākotnē, ko tu vēlies iegūt pati priekš sevis, lai tālāk tad attiecīgi dotu saviem klientiem, esošajiem, potenciālajiem nākotnes? Man ir svarīgi zināšanas. Man ir svarīgi, lai es darbojos gudri. Jā. Lai to, ko es daru, būtu gudri. Jebkuru vingrinājumu, kuru es dodu, ka tas ir tieši manam klientam, ka tas ir pareizs vingrinājums tieši manam klientam. Un tas ir visgrūtākais, manuprāt, bet
tas ir interesanti. Tas ir interesanti pilnveidot savas zināšanas no visām pusēm, no fitnesa, no pilates, no lielā sporta, no mākslas vingrošanas, kad man ir bāze. Es gribu, lai to, ko es dodu, tas būtu tieši maniem klientiem, tieši tam cilvēkam, kas ir man priekšā. Tāpēc jā, tas ir mans mērķis. Varbūt tas ir grūti pagaidām, jo nav tik daudz zināšanas, un kad visi apkārt apšauba tās zināšanas, arī tas diezgan grūti. Bet jā, tas ir, uz ko es tiecos, kas man ir interesanti. Bet tu minēji, ka uzsākot mācības, tev bija ārkārtīgi interesanti par anatomiju, par psiholoģiju. Cik daudz procentuāli tu ieguvi tieši no tā, ko pasniedzēji lekcijās stāsta, no izdalas materiāliem, un cik daudz tu raki vēl pati, tu runā piemeklēt pareizāko vingrinājumu katrai problēmai, katram cilvēkam. Cik daudz ir tā tava artava, un cik daudz bija jau pasniegts, tā kā rekur, lūdzu, tev ir pieredzes, informācija, stāsti, tev tas viss ir no sērijas jāpēd, jāsaprot tā zelta labākā informācija, kas tev jāpatur priekš sevis, un viss tu var iet strādāt. Kā tu sadalītu to? Sākuma posmā, manuprāt, pasniedzēju vārdi, materiāli ir visvērtīgākais, kas tev jāpēd, jāsagramo, visu 100% jāpaņem. Jo vairāk tu paņemsi, jo vairāk tas palīdzēs tev nākotnē. Jo pēc tam, tagad jau kāds gads pagājis, es vienkārši dažos kursos vai mācībās, vai pat praksē, es biju domājis tā, kā tur bija, ko mums mācīja. Vienkārši man jau bija zināšanas, jā, ko mums iedeva, un tās zināšanas pēc tam parādās, jā, ka tu atceries, jā, es to mācījos, jā, jāpaskatās. Vienkārši tas kaut kur backupā paliek. Nosēžās kaut kur īstajā brīdī, tikai jāver tas folders vaļā. Jā. Sanāk pārskatīt mācību materiālus, meitenes šobrīd strādājot. Es dažreiz, jā, Es arī dažreiz apskatos. Ir tā tad noderīgi. Baigi, varbūt tu varētu, mēs tuvojamies sarunas noslēgumam, kā pirmā pateikt tādus iedvesmas ceļa vārdus. Es ticu, ka ir daudzi, kas šobrīd skatās, klausās. Un jā, izklausās jau baigi skaisti meitenes jums tur, kur tev bija sava veida backgrounds, jā, Baiba vienkārši pa dzīvi drosmīgi. Nu, kādi būtu tie ceļa vārdi? Es tā kā ļoti, ļoti gribu, bet pišķiņ tomēr baidos cilvēkam. Nu, ir vienkārši jāriskē. Man liekas, tur nav nekādas tādas zelta atslēdziņas, ir vienkārši jāriskē. Jo vienmēr ir grūti spērt to pirmo soli. Un tad, kad viņu paspēr, tad tu saproti, man bija bail, jā, tagad ir diskomforts, un ir jāsaprot, ka tālāk nebūs vieglāk, bet es to izdarīšu, un tad tu leposies ar sevi. Un tad šī formula, man liekas, strādā visās dzīves jomās. Gan partnerattiecībās, gan ar vecākiem, gan kļūstot par treneri un izvēloties kļūt par klientu trenerim. Tu atnāc, tu saproti, varbūt šis treneris tev nepatīk. Nekas, maini citu. Mēs esam dažādi, draugi ir dažādi. Un tev ir iespēja vienkārši mainīt. Jo arī treneris jau patiesībā mainās ar gadiem. Jā. Un varbūt kādā brīdī, jā, kontakts ir super izcils, un kaut kādā brīdī vajag atkal kaut ko jaunu. Jā. Labi, riskējam, metamies iekšā, bet vai uzreiz riskējam tik tālu, ka uz galvas āliņķi un prom no pamata darba? Nē, protams, kā jau es iepriekš minēju, ir jābūt gudram. Jā. Tad, kad tu riskē, ir jāriskē ar galvu, lekt iekšā nekur nevajag un domāt, es dzīvoju vienreiz. Mēs dzīvojam katru dienu un ir tiešām jādomā, ko mēs darām. Bet tas neizslēdz to, ka ir jāmēģina. Manuprāt, tas ir brīnišķīgs apliecinājums. Paldies. Un piemērs tam, ka var savienot, ja grib, var apvienot. Un arī tāda viena laura plūkšana nenozīmē, ka tu tagad vari turēties un uz tā gulēt. Vai ne? Ka tev ir jāpilnveidojas, jātīstas, jāvelta savai izaugsmē laiks. Patiesībā savs dārgākais resurs laiks. Un vēl arī, ko tu teiktu kādam, kas šobrīd klausās un saka, jā, bet tev jau bija. Tev rekur treneris iedeva publiku no sērijas strādā. Tik un tā, es teiktu, ka jāmēģina. Jāmēģina un jāpielieto savas zināšanas
bez mēģināšanas nekas nesanāks. Un mēģināt ir dažreiz bail, dažreiz grūti, bet vienkārši jānāk un tā, es pamēģināšu, es paskatīšos. Tā es dabūju savu darbu. Vienkārši es pamēģināšu. Es paskatīšos, kā tur ir, vai man tur patīk. Tā arī jāiet, manuprāt, dzīvē. Vienkārši mēģināt, vēlreiz mēģināt, varbūt pēc gada vēlreiz pamēģināt, un drusku vieglāk ar to. Visu tvert mazliet vieglāk. Jā, es domāju, riskēt, zināt, kā arī iesaistīt. Jo nekas taču nemainās. Mēs vienkārši mēģinām. Mēs visi cilvēki. Sliktāk nebūs. Es varu tev vienu kontroversālu jautājumu. Jā, droši. Vai tu uzskati, ka var strādāt bez izglītības? Nē, nedrīkst. Jo tev bija iespēja, vai ne? Jā, man bija iespēja, bet tas nav neies tālu, nebūs rezultātu. Tavam cilvēkam, kas ir tev priekšā, nebūs rezultātu. Tu kā treneris foršs pelnīs naudu. Tas ir tā profesija, bet tas nav pareizi. Tas aprausies kaut kādā brīdī, vai ne? Jā. Brīnišķīgi, dāmas, paldies jums par sarunu. Man šķiet, ka iedvesmojoši, reāli, kas patiesībā ir tas, ko mēs bieži vien arī visvairāk vēlamies dzirdēt. Un tas, ko es varu vēlēt mūsu klausītājiem, mācieties, pilnveidojieties, attīstaties, mazliet riskējiet un izrādat mazliet vairāk zinātkārs. Paldies, ka klausījāties un tiekamies jau nākamajā reizē.